Nu, ko laipni lūgt mūsu trešajā podkāstu sarunā sērijā vadītāju sarunas. Kā jau trešajā, pilnīgi pareizi, Renāri. Jā, ar jums kopā esmu es, Artūrs, Renārs un labi. Ogres novada jauniešu domas Madlienas filiāles vadītāja Nikola. Čau! Jā, tātad atgādinu, mēs šādus podkāstus ierakstām tieši pirms jauniešu dienām Ogres novadā, tā kad nākamā Bišķi tuvāk. Sorry, bet labi. Nākamā ir Madlienas jauniešu diena, kas būs 20. jūlijā. Tieši tā. Tad arī esam uzaicinājuši Nikolu uz tādu pusnopietnu podkāstu. Nopietnu? Jā, nopietnu pa nenopietnu. Vai ir otrādāk, nenopietnais pa nopietnu. Labi, pieņemsim. Jā, tie, kas mūs klausās pirmo reizi, kā mums šīs sarunas notiek, tātad mums ir sarunas sadalītas 4 daļās. Jā, tā var teikt. Tātad pirmā sadaļa mums ir retoriskie jautājumi, jeb ātrie jautājumi, kur tātad viesim ir pēc iespējas ātrāk jāatbild uz jautājumu. Tad ir tādas savā ziņā, es viņu saucu par nopietni, nenopietniem. Tātad jautājumi par to, kā būt jaunietei Ogres novadā un šādu tipu jautājumi. Vispār pieredze jauniešu domē. Un tad ir mūsu tāda nopietnākā sadaļa, tāda problēmas tātad šajās vietās. Un tad pēdējā ir iespēja parunāt par jauniešu dienu tieši šajā vietā. Ko, Nikola, tu esi gatava? Laikam jau, ka jā. Ok, tad sāksim ar retoriskiem jautājumiem. Kaķis vai suns? Abi labi. Nē, viens. Viens jāizvēlas. Es nevaru izvēlēties vienu, man abi divi ir. Labi, pieņemsim. Labi. Kas bija pirmais, vista vai ola? Ola. Kurš saldējums labāks, šokolādes vai vanīļas? Šokolādes. Labākā vieta Ogres novadā? Nezinu. Bet tā būtu kāda vieta jānosūta. Kā loģiski taču. Pārāk sarežģīts jautājums. Madliena. Jā, varbūt. Ok, labi. Ir mēs, ka tev priekšā ir robots, un viņš tev jautā, kas ir dzīvot, ko tu atbildētu īsumā? Prieks un laime. Pavasaris, vasara, rudens vai ziema? Vasara. Labākais naudas Latvijā? Ogres nauda. Saule vai mēnesis? Mēnesis. Kāpēc? Skaistāks. Mēnesis. Okay. Bet saules paužāk. Labi. Cik 2x2? 4. Tā, kur mēs palikām? Melns apģērbs vai gaišs apģērbs? Melns. Kas trakāks, sausas zeķes slapjos apavos vai slapjas zeķes sausos apavos? Slapjas zeķes sausos apavos. Ja tā būtu jādodas uz kādu citu valsts dzīvot, kur tā būtu? Horvātija. Kas ir jaunietis? Kas tas pa jautājumu? Labi. Nepieaudzis cilvēks. Kaida, jā. Bet, kā no cik gadiem? No 13 līdz 25? Vai... Latvijā no 13 līdz 25, Eiropā bija 25 nav pieaudzis? Eiropā jaunietis skaitās, man liekas, līdz 30 pat. Labi. Bet, jā. Mēs Latvijā pārāk ātri pieaugam. Viss kārtībā, Es tā tikai piecienos. Jā, tas bija tāds, šie bija tādi iesildošie jautājumi, tādi praktiski, sarunai. Bet tagad tāda nopietna, nenopietna. Kā ir būt jaunietei Ogres novada pagastā? Es teiktu, ka ir ļoti labi. Mums ir dots daudz iespējas, kā piemēram šeit pat ir jauniešu māja, visu kādas aktivitātes. Tā kā es teiktu, ka ir tīri ok. Ok. Kāda tev ir pieredze ārpus jauniešu domas? Tā kā tieši ar jauniešiem vai? Tieši ar jauniešiem, bet ne saistīta ar jauniešu domu. Es nevaru saprast tavu jautājumu. Respektīvi, kādas tev, piemēram, attiecības skolā ar jauniešiem? Ar vienaudžiem? Jā. It kā es nevaru sūdzēties, man ļoti labas attiecības ar vienaudžiem. Ļoti viegli var sadraudzēties. Ok, tagad būs jautājums, kā ir būt jaunietei jauniešu domē? Noteikti, kad ir plašākas iespējas, vēl vairāk var palielināt savu draugu loku.
piedalīties vairāk aktivitātēs. Tā, jo mums Madlēnā pirms jauniešu domas tāds īsti nebija priekš jauniešiem. Okay, tā kā tu esi pirmā Madlēnas filiāls vadītāja, tad jautājums, kā ir būt Madlēnas filiāls vadītājai? Nu, teikšu tā, baigi viegli nav. Ir jāiegulda daudz darbs un daudz laika. Tā, nu, grūti pateikt tā uzreiz, kā tomēr pirmais tas gads, kad es to daru, bet es teiktu, ka es nenožēloju to, ka es pieteicos. Tā. Nākamgad pieteiksies? Jāpadomā. Tas ir ļoti daudz darbs, un tad jāskatās. Bet kāds skaits kā brīvprātīgais darbs taču? Nē? Tas ir brīvprātīgais darbs. Kainda, man liekas, ka ir. Nē, nu, it kā arī jauniešu domas nolikumā noteikts, ka filiāļu vadītāja un jauniešu domas vadītājs, un tas ir, viņš it kā skaitās brīvprātīgais darbs, bet tas ir tāds bišķiņ savādāks, jo tev tiek dots parakstīt brīvprātīgā darba līgumu. Nav tā kā visā pārējiem jauniešiem ir iedotās grāmatiņas un viss. Jā, tiesa šie līgumi vēl pie mums nav atnākuši. Okay, nu labi. Vienkārši ļoti daudz stundu studējot, ne? Nē, nu tad brīžiem, man liekas, 24 sanāk brīžiem. Jā. Ja skaita, piemēram, to pašu čatu uzturēšanu, ko tur vēl, un jā, tur sanāk daudz. Jā, labi. Tad mēs izgājām cauri nopietniem jautājumiem. Jep. Ok, tagad problēmas. Tātad, kādas ir vislielākās problēmas Madlēnas jaunieši? Okay. Un pirmā tēma - transports. Jā, nu transports mums ir milzīga problēma. Ir īpaši, kā mēs esam savu filiāli Ogres jauniešu domai. Nu, ir ļoti grūti tikt, piemēram, uz pasākumiem, jo vienkārši neiet transports ne turp, ne atpakaļ. Man liekas, mums uz Ogri dienas laikā var būt 2 vai 3, ja nemaldos. Un tad atpakaļ ir, man liekas, agrāk vai vēlākais 6. Man tā liekas, jā. Un tad ir tā problēma, ka ir ja kaut kādi pasākumi, kas iet līdz vēlākam laikam, tad nav kā īsti tikt mājās. Jā, tā ir liela problēma. Praktiski tās pašas kopspulces. Labi, ja mēs arī pēkšņi visi jaunatnes darbinieki samestos un paņemtu tos jauniešus, faktiski tas nav iespējams visu Madlēnas filiāli, piemēram, savākt. Cik tur daudz ir? Cik jūs daudz? 11 mēs esam. Mēs kaut 14 varbūt. Jā, tas ir diezgan daudz vispār. Tieši tā. Vispār salīdzinot ar tām filiālēm arī. Jā, bet aktīvi jau ir bišķiņ mazāk. Jā, tas ir atkal visās filiālēs. Labi, jā, tas visās. Tas transports, tas ir praktiski, man liekas, visur tajos pagastos, caur kuriem neiet dzelzceļš, neiet galvenā šoseja Rīga Daugavpils. Jā, mums tā ir liela problēma, jo uzreiz tāds sajūta, ka mēs tā bišķiņi esam ārpus no tās jauniešu domas, jo visi tiek uz tiem visiem pasākumiem un kopspulcēm, un mēs īsti netiekam. Piemēram, uz to ķēgumu sapulci. Mums vispār neiet neviens transports, kas iet gar ķēgumu. Jā, tas ir, tā ir diezgan sāpīga tēma. Man šeit šobrīd tā ir jauniešu doma viena no sāpīgākajām. Jā. Praktiski, kā Madlēnas filiāli, viņi vajadzētu sasniegt, bet viņi, kā tiks uz turieni, kā tiks pēc tam atpakaļ mājās, tā ir milzīga problēma. Jāgaida līdz 18 un autoskola. Jā. Jā, bet mums jau ir vairāki, kas ir, man liekas, vispār kaut 15, 3 gadi, ir kā ir. Jā, tas... Jā. Ir kā ir. Tā ir problēma, kur šobrīd ilgtermiņā viņā neredz risinājumu. Jo tur pašvaldība arī īpaši neko daudz nevar ietekmēt. Vairāk autobusus, ne? Jā, pašvaldība nosaka to. Jā, tas ir Ogres novadā tas Liepājas autobusu parks, kurš ir slavens ar savām neizpildītajiem reisiem, ko tik vēl. Jā, viņš ir īpaši ļoti. Es dzirdēju par tām, bet labi. Nē. Liepājas vai ne? Respektīvi, Ogres novada apkalpo Liepājas autobusu parks ar visiem šiem autobusiem. Un vismaz tagad arī pa brīdim dzird, bet pašā sākumā regulāri bija tā, ka vienkārši autobusi vai viņi kavējās, vai viņi ir vispār neatnāca tajā noteiktajā laikā. Jā. Un šoferi arī ir ļoti interesanti. Jā.
Man liekas, ir ļoti retais šofers, kurš ir jauks un tāds pozitīvs. Ok. Nē, šofers bija pamanījis, viņi varbūt tāda reisi, viņi no Rīgas iebrauca bišķi vēl. Jo es vienreiz braucu uz Ogri no Rīgas, bet nē, no Salkalnas šoseis. Labi, lai vai kā. Jā, transports smagatājiem. Jā. Labi, neizremontētā telpa. Tā te uzrakstīts, es nezinu, kas tā par telpu ir, bet jā. Nikola var pastāstīt, kas tā par telpu. Jā, mēs gada sākumā dabūjām pašu savu jauniešu telpu. Šī mums arī ir mazliet sāpīga tēma, jo mēs uzrakstījām projektu. Mums jau bija viss izplānots, jo mēs jau bijām gatavi jau iet un darboties, bet projektu, diemžēl, neapstiprināja. Un tad tagad mums tā telpa stāv, netiek izmantota, jo mums jau tur nav nekā, ko baigi. Mēs nevaram baigi pavadīt tur laiku, jo tur nav īsti ne mēbeļi, nekur apsēsties. Tur vajag daudz darba ieguldīt. Bet jā. Bet pozitīvais jums ir telpa. Atšķirībā no ķegumam, kuram nekā nav. Ķegums tiekas dienas centrā un, jā. Madlienā ir dienas centrs vai? Madlienā dienas centrs, man liekas, ka nē, bet jums jau nav dienas centrā tā telpa. Mums ir pagasts mājā. Jā. Mums pagasts piešķīra. Mums vispār bija pat 2 opcijas. Mums bija arī kultūras namā. Tā bija tā kā mūsu pirmsākuma telpa. Bet tad mums piedāvāja pagastā, un mēs aizgājām uz pagastu. Jā, es zinu, ko teikt. Tādā ziņā, jā, ir labi, ka teorētiski tā telpa ir, bet slikti atkal, ka viņi nevar izmantot. Tā faktiski. Es nevaru vienkārši paši remontēt vai ielikt, atnest no mājām. Visam jau vajag finanses tāpatās. Varbūt mājās sēž kāds lielāks mēbeles, atnesat uz telpām. Tas bija piedāvājums no tevis? Nē, es to saku visiem klausītājiem un visiem. Nevar tā? Nē, var, protams, kad prasīt mēbeles un praktiski visus resursus, bet, jā. Nē, es domāju, tiešām stāv. Nezinu. Labi, nē. Mums jau īsti tur nav arī baigās kaut kādas vietas, kas mājās varētu būt liekas kaut kādas divas. Mums jau tam vienkārši arī tur nav īsti vietas. Mums bija tur paredzēts vienkārši galds, tur krēsla apkārt un otrā pusē tāds tā kā spēļu tāda vietiņa. Un nekā nav? Nē. Tur ir tukšs. Vēl viens smaktējums. Praktiski visās vietās ir kādas smagas tēmas. Tikai katrai savu specifiku. Labi, tālāk. Labi, es došu tev. Jā? Uzmanīt mani. Ok, labi. Kā ir ar interešu izglītības iespējām? Mums skolīte piedāvā diezgan daudz pēc skolas tās visas tās aktivitātes un interešu izglītību. Vienkārši, vai jaunieši to īsti izmanto, es nezinu, jo sports it kā mums ir tās diezgan pieprasīts skolā, bet kaut kas no tāda mūzikas viedokļa, mākslas viedokļa, tad īsti laikam tur neviens paigi neiet. Mums arī ir mūzikas skola, kur arī var iet kaut kādas aktivitātes, mākslas skola, kur arī ir kaut kāds pēcskolas. Tā kā it kā ir diezgan daudz salīdzinoši. Bet kāpēc tu domā, kāpēc neiet? Es nezinu. Slinki varbūt bišķiņi. Slinkums, zin kā dara savu. Jā, tas ir daudz, ko izsaka. Jā. Bišķi par jauniešiem, kad ir slinki, bet, labi, mēs neesam tādā ziņā atnākuši to kritizēt jauniešus par viņu slinkumu un paradumiem un tā tālāk. Jā, grūti pateikt, kāpēc nav tas pieprasījums varbūt uz to, bet sporta ir diezgan daudz. Tagad sportā, man liekas, ļoti daudz iet mūsu skolā. Tā uz kādām pēcskolas sporta aktivitātēm. Jā. Cik tad kopā ir apmēram jaunieši Madlienā? Ir zināms, Madlienā. Tieši Madlienā? Jā. Es nezinu. Vismaz, kas dzīvo Madlienā, Madlienas pagastā. 190 ar kaut ko bija. Tik daudz? Jā, tik daudz. Bet nav jau tā, ka, piemēram, uz Madlienu braukā tikai Madlienas jaunieši. Jā. Tas ir Ķeipene. Jā, Ķeipene, tur ir apkārt arī Laubere, praktiski apkārtējā pagasta. Jā, tāda apkārtējā pagasta, kas tur ir. Jo Madliena no tādiem tālākiem punktiem viņi sanāk tā kā pa vidu tajā kartā. Centriņš. Jā. Interesanti. Es vēl nezināju īsti. Tu atceries pagājušo jauniešu dienu Madlienā?
Jā. Arī Kāpēc? sāpīga tēma. Nu, kas tur tāds bija? Nē, nu, it kā jau bija ok. Aktivitātes. Nu, mēs vienkārši izmantojām to, ko mēs varējām. Nu, tā, mums bija aktivitātes, tur ārā spēles un glaznošanas, hennas un tā. Bet, teiksim tā, jaunieši bija ļoti maz. Bija vairāk bērni. Un vienīgie jaunieši, man liekas, kas bija, tie bija pie volejbola. Jā. Un pēc tam arī bija tāds diezgan interesantas sarunas arī pie postiem no Madlienas iedzīvotājiem. Nu jā, nu tas ir. Nu nebūs tā, ka visiem patiks un visiem patiks tavas idejas un viss tālāk. Nu, protams, tas ir sāpīgi. Mēs varam iedziļināties šeit, vai ne? Nē, mēs varam iedziļināties, jo zinu, Nē, Nu, labi, saka, ko tu gribēji teikt. Nē, Es nezinu, kā pateikt. Es dzirdēju, ka pieaugušie tie jauniešu dienā sūdzējās par jauniešu dienas Madlienā. Slikti pateicu, bet jā. Bija tā, jā, bišķiņ. Bet es neteiktu, ka tas bija tik ļoti vērts uz mums jauniešiem kā tādiem. Man liekas, tas bija vairāk tādiem. Negribu baigi daudz par to komentēt, bet tas, man liekas, nebija tieši uz jauniešiem vērsts. Tas bija tā vispārīgi uz to mūsu to vadību pagastu kā tādu. Ka tas nebija tieši uz jauniešu domu. Jo tur jau arī komentāros bija, ka mēs esam darījuši visu, ko mēs varējām izdarīt, lai vispār kaut kāds svētki pagājuši, kad Madlienā būtu bijuši. Man liekas, to arī cilvēki bišķiņ novērtēja. Nu jā, nu tas ir. Ja, piemēram, ļoti ierobežot resursi, nu, ir tā problēma. Ja es atceros, tas bija pirmais gads, kad Lielvārdā taisīja jauniešu dienu. Mums nebija pilnīgi nekas. Mēs dabūjām no jauniešu mājas kaut kādas spēles. Un tajā laikā jaunas darbinieces Zita bija dabūjusi arī tādu kā Malbertu, nu, tur kur glazno. Un bijām izdomājuši, ka taisīsim tā kā. Kad ik viens cilvēks var nākt un ierakstīt tur kaut kādu novēlējumu Lielvārdai. Tur bija divas problēmas. Pirmkārt, mēs nebijām kārtīgi sagatavojušies, jo tas praktiski radās dienu iepriekš šī ideja. Bet vismaz radās. Jā, tas gan. Un otrs, mums nolika pašā malā parkā. Tā ka tur praktiski iet garām tikai tie, kuriem ir, viņiem tur vajag iet uz mājām vai es nezinu kaut kur, bet, praktiski mēs bijām neredzami. Bet, Lielvārdzienā jau. Tas bija par, tādas praktiski sliktās lietas, labi, cik sliktās, bet neizdevušās lietas, bez tām nekur neiztiks un tām vienkārši jāmācās. Tieši tā. Ok. Kā ir ar aktivitāti Madlienas filiālē? Šī arī grūta tēma, jo it kā pirmajā gadā mēs vispār sākām kā filiāli tikai, man liekas, ko 5-6 cilvēki mēs bijām, ja ne pat mazāk, ko 4 varbūt, atkarībā kaut kuru to reizi, kad mēs tikāmies, bet bija ieguldīts tik daudz darba. Un šogad jau pievienojās daudz vairāk jaunieši. No sākuma aktivitāte bija diezgan liela. Tad likās, būs tā kā pagājušo gadu, kad uz vasaru tur tieši būs milzīgāki, ka tur visi darbosies, bet ir mazāk varbūt pat. Kopā tagad aktīvi darbojās kaut kādi arī kodi 6-7 varbūt. Bet arī pārējie, kaut vai minimāli, bet arī pārējie bišķiņi iesaistās. Ka nav tā, ka tur baigi. Jā, vasara, it kā liekas dīvaini. Jauniešiem it kā brīvs laiks. Skola beigusies. Jā, bet daudziem ir darbi un viss kaut kas tāds. Jā, darbi. Jā, pilnīgi pareizi. Beigās sanāk, ka jaunieši vasarā ir vēl nepieejamāk nekā skolas laikā, kas liekas bišķiņ tā kā dīvaini, bet, jā. Bet, neskatoties uz to, vismaz man tāds sajūta, kad Madlienas filiāle vienalga ir viena no aktīvākajām. Tas gan. Man liekas, tas jau tikai nospriests tajā reizē, kad jūs ar Lienu atbraucāt. Jūs redzējāt, cik tur bažas bija cilvēku. Jā, tiešām, lūk. Var pastāstīt par to epizodi, kas tur bija? Kas tur par epizodi? Respektīvi bija tā, kad es apbraukāju visas filiāles un es ar Lienu sarunāju, kad mēs aizbrauksim uz Madlienu. Es gribēju paskatīties jauniešu telpu. Jā.
Prikals. Es to telpu vēl projām esmu redzējis. Es redzēju tikai durvis. Mēs netikām iekšā. Jā, bet jā, tad tajā dienā bija vēl sniegputenis, es atceros, un praktiski tur, kur varēja braukt uz 90, tur Liena brauc uz kādiem 50. Jā, jūs ļoti Nenormāli. kavējāt, jūs ļoti Jā, kavējāt. tur bija šausmīgi laikapstākļi bija. Un, bet, jā, tad, kad atnācām, tad es biju viņa apstulbu. Es tiešām sāku domāt, vai tā ir visa, vai tā tiešām ir Badlietas filiāla, vai tur nav kaut kādi random cilvēki vēl atnākuši, un es nezinu, no kaut kurienes ielas. Bet, jā, jā, mums tās apuldes beigās notika tur pat tās gaitenī, jā. Tur visu laiku tā, viņa, tur tā sensora gaisma, tā gaisma visu laiku tur slēdzās laukā. Bet, jā, neskatoties to, ka jums tie 7, 8 ir, arī skatoties, ko jūs ieplānojuši jauniešu dienā, tas ir diezgan iespaidīgi. Protams, visas jauniešu dienas ir iespaidīgas, bet jā, salīdzinoši necerēti iespaidīgi. Bet labi, par to mēs bišķim vēlāk. Un tad ir tāda lieta, kur piedalījāmies arī mēs podcastu studiju, un jūs piedalījāties, atceries? Pagājušā gada decembris. Gada balva? Jā, tieši tā. Kādas tavas domas bija toreiz? Jūs bijat pieteikti nominācijā jauniešu komandē. Jā. Teiksim tā, mēs vispār negaidījām, ka mēs kaut ko tur dabūsim vai vēl to pašu balvu. Jo, it kā darbs bija ieguldīts daudz, cerība, protams, ir pēdējā. Bet, jā, gada balva man pašai ļoti patika. Bija tā, viss ļoti izplānots, tā ļoti detalizēti. Es pati arī tiku nominācijā kā radošuma jaunietis, kaut kas tāds. Radošais jaunietis, man liekas, vai kaut kas tāds. Iespējams, jā. To, ka tu biji vēl vienā nominācijā, to es atceros, bet kurās es... Kaut kas par radošumu. Jāskatās kaut kādā arhīvā. Bet jā, un tad, kad sauc tos nominantus, mēs cerējām, un reskat arī dabūjām mēs to balvu. Tas arī motivēja mūs uzreiz tā iet un tālāk darboties. Uzreiz tā motivācija auga. Jā, tas jau ir mums sanāk diezgan liela motivācija, jo kopš tā laika mums... Liekas, podkāstu ir vairāk ierakstīti kopš iepriekš, pirms tam, kad bija. Pagaidiet, runā, tā kā mēs dabījām balvu un tagad mēs ierakstām vairāk, tāda domā? Vai? Tāda sajūta ir, jā. Ir. Man ir savs viedoklis par šo, bet... Saka savu viedokli. Es vienkārši guvu labāku pieredzi vadīšanā pēc tā. Un tas arī savā ziņā būs. Bet daudz darba. Bet balva jau arī savā veidā motivē. Jā, motivē. Apsties tik skaisti. Protams. Jā. Ja viņi vēl spīd, tad vispār... Mēs gaidām, ka mēs viņu varēsim pielietot, jo šobrīd viņi stāv manā istabā. Jā. Ok. Jā, sezona iet uz beigām. Kā zināms, jauniešu diena, tas ir sezonas pēdējais noslēgums. Kā ir pagājuši šī sezona? Es teiktu, ka ļoti aktīvi. Man liekas, mums tas bija mazliet pauzīte, ka mums nomainījās tie vadītāji, jauniešu darbinieki. Tas bija tāds, ka mums bija tāda mazāka pauzīte vai lielāka, kā kurš tā uzskata. Bet es teiktu, ka mēs esam diezgan čakli darbojušies, esam projektus rakstījuši un visu. Un tagad tā Madlienas diena, jeb jauniešu diena. Jā, ko tu domā par filiāles nākotni? Gan tu pajautāji. Es ceru, ka līdz šī gada beigām mums būs tā sava telpa. Es ļoti ceru. Ja nē, tad vismaz līdz nākamā gada vasarai. Nākamā gada jauniešu dienai. Tas būtu vienkārši burvīgi. Jā, it kā jau cerams, ka mēs darbosimies tālāk un kad augstā filiāla arī bišķiņ ar vairāk cilvēkiem, un kad jaunieši paliks aktīvāki. Cerēsim. Es uz to visā filiālā ceru, bet cerība ir pēdējā. Galvenais nenolaist rokas. Tad tu negribi izpalikt uz nākamo gada sezonu? Kā vadītāji? Es nezinu vēl. Tas ir jāsaprot arī ar to, kā man ies, jo man būs tas eksāmenu laiks, 11. klases tomēr. Un bail bišķiņ, kad es nevarēšu to visu pavilkt. Jo šogad bija tā mierīgāk, jo nebija jau tie eksāmeni, bet,
ja jau nebūs izvēles, tad gan jau, kad arī turpināšu to. Jā, nu tas ir visiem aktuāls. Nezinu, man šobrīd arī brīžiem tās domas tādas, ka varbūt laiks ir beigt. Jā, jādod jaunākiem jauniešiem iespēju. No kurš ies tā vietā? Tas ir labs jautājums. Nezinu. Un tāpat arī podkāstu studija. Vai tas tik slikti ir? Ne, nav slikti, bet brīžiem, kad jaunieši neatsaucas pilnībā, un tad ir tāds, tiešām, varbūt laiks mest pie miera. Jā. Ir jau arī kaut kāda, man liekas, tie pasākumi, kur varbūt jums, kā bišķiņu vecākiem, liekas tā, ka varbūt būs interesantāk, bet beigās jauniešiem pašiem tas neliekās varbūt tik. Piemēram, tagad tas, kur bija tas, kad bija rakstīts, kad nodrošinās to transportu uz to Singapūras satīnu, man liekas, tur arī vajadzētu būt normāli. Jā, ja kāds nesaprot, par ko Nikola runā, tad tas ir jauniešu iespēju festivāls kopums 12. augustā Līvānos, kur būs iespēja jauniešiem uzzināt par iespējām visā Latvijā. Dažādas organizācijas būs un tā tālāk. Un tad vakara noslēgumā tur būs dažādi 3 grupas, 2 es neatceros, bet jā, tas galvenais būs Singapūras satīns. Tā kā jā. Bet tur nekas neatceries taču. Kas? Viss tur notiek. Tur nekas neatceries. Tur viss notiek. Tur ir... Bet ir liels pieprasījums tā kā uz to, vai? Kā lai to ņem? Viss kārtībā. Kamera pārkars vienkārši. Viss kārtībā. Jā. Neteikšu tā, ka tur ir tā, ka tagad būtu kādam jāatsaka un jāsaka, ka nesu arī vietas nav. Bet... ja pieskaita, ka brauks vēl visi jaunatnes darbinieki, tad es rēķinu 9-10 cilvēku pagaidām ir. Priekšsākuma, jo tas ir ok. Jā. Es tur arī esmu. Jā, es arī. Un, kāpēc mums ir jābrauc kā Ogres novada jauniešiem un arī jaunatnes darbiniekiem ir tas, ka Ogres novads ir pieteicies par Latvijas jaunatnes galvaspilsētu 2025. Tiesa, pirmās kārtas rezultāti būs zinām tikai 19. jūlijā. Cerēsim, ka tiksim uz 2. kārtu, un tad jau tur būs 2. kārtā publiskais balsojums. Jācenšas visiem kopā iebalsot. Mēs arī uzvarēsim. Jā, tieši tā. Tieši tā. Jā, tā, kurš palika. Tad ir pāri Madlienas jauniešu dienu. Bišķiņ pēdējais jautājums. Kā ir Madlienas filiālē? Ir arī jaunieši no citiem pagastiem, ne tikai no Madlienas? Jā, mums ir no Meņģeles, mums ir no Ķeipenes, no Lauberes. Un mums ir arī viena jauniete, kas mācās Rīgā. Bet viņa ir no Madlienas. Bet viņa nedzīvo tagad Madlienā. Rīgu? Jā. Bet viņa darbojas? Jā. Viņa aktīvi. Man ir tā kā kreisā roka. Jauniešu dienā viņa man ļoti palīdz. Jā, kreisā roka, tas ir tehniskais asistents. Jā. Tas ir oficiāls kreisā roka, tas tā, iekšējā jauniešu domas. Labā roka. Labā roka, ko ir sabiedrisko attiecību speciālists. Jā. Tik sarežģīti nosaukumi. Jā, tāpēc ir vienkāršāk kreisā labā roka, ja vienkārši filiāļu vadītāju vietnieki. Tas tā. Labi, tagad ķersimies tiešām pie šīs tā jauniešu dienas. Kas būs šī gada jauniešu dienā? Aktivitātes mums šogad ir paredzētas diezgan pat interesantākas nekā varbūt pagājušo gadu, bet arī kā kurš to uztver. Mums būs volejbols, izlaušanās istaba, fotobūda, radošās darbnīcas, taisīsim origami un taisīsim rokas sprādzes. Es varbūt kaut ko aizmirsu, visticamāk. Bet man liekas, ka tas arī ir tas lielākais. Izklausās daudz. Es nezinu, kā citās jauniešu dienās ir. Tas bija tikai Ogrē pagājušajā. Kā kurā? Vienā liekas tas par daudz, citā liekas par mazu. Nē, manuprāt, ir labi. Nav jau mums ar tie resursi tādi bezgalīgi daudz, protams. Nē, bet izklausās, ka tieši jauniešiem labas aktivitātes jauniešiem un arī daudz. Jā. Ne?
Nē, nu, jā. Man šķiet, ka vismaz manuprāt, izlaušanās istaba un volejbols sacensības, tas, man liekas, jums būs tur visaktīvākās. Bet, zini, es teikšu godīgi, šobrīd volejbols mums ir uz robežas. Jo salīdzinot ar pagājušo gadu, mums bija tik daudz tie jaunieši tajā volejbolā, un šogad ir salīdzinoši maz. Ka tā jau, ka jau mēs virzamies uz to, ka varbūt pat nenotiks. Bet mēs ļoti, ļoti ceram, ka pieteiksies vēl jaunieši. Tā kā jā, visi klausītāji, kuriem patīk volejbolu spēlēt, pieskaramies un braucam 20. jūlijā uz Jā, Madlēnu. būs ļoti foršas balvas arī no sponsoriem, tā kā ir tā vērts. Tieši tā. Jā, es aizmirsu, vispār mums būs vēl fotoorientēšanās. Es tikai tagad atcerējos. Palaid garām. Jā, pareizi. Jums arī tas bija. Jā. Cik gara vai cik plaša teritorija vai kāds? Ap visu Madlienu. Man liekas, pusstunda bija vai stunda. Kaut kas tāds. Cik liela ir Madliena? Salīdzinoši liela. Es nezinu precīzi. Tāds normāls ciems. Neteiksim, kad viņš ir. Ogres lielumā viņš noteikti nav. Bet. Ar ko var salīdzināt? Nezinu. Es nezinu. Lielumu ziņā varbūt ķēgums. Es neesmu bijis ķēgumā. Tad aizbrauc reiz vai uz Madlienu. Lieliski iespēja 20. Jā, jūlijā. brauc ciemos uz jauniešu dienu. Jā. Tad tu varēsi apskatīt. Jābrauc. Jā, tad ir vēl viena lieta. Praktiski visā novadā jauniešu dienas ir nosauktas tādā īpnējā nosaukumā, piemēram, Ikšķilā ir kāpēc gan ne, Ķēgumā ir jauniešu kvartāls, Lielvārdē Bardakas pagalmā, Ogre ekstāze. Madlienā ir tāda ideja? Mēs laikam atšķiramies no pārējām filiālēm, jo mums nav tāda beigā nosaukuma. Mēs vienkārši savienojam to Madlienas dienu ar jauniešu dienu. Tā arī mums vienkārši ir jauniešu diena. Kāpēc tā sarežģīt? Vienkārši keep simple. Saki, kā ir? Nē, Nē, savā ziņā, jā. Tas... Nē, varbūt tas kaut kā piesaista vairāk, kad ir kaut kas tāds nosaukums, bet es nezinu. Mums nebija pat tāda ideja īsti. Nekas, tas tāda nākotnē. Mēs atšķiramies vienkārši. Jā, nākotnē vienkārši padomāt par tām idejām. Mēs jau vēl mācāmies no pārējām filiālēm. Tieši tā, jā, Madlēnas filiāli. Jaunākie. Jā, pašlaik jaunākie, bet, mūžīgi jūs jaunākie nepaliksiet, tāpēc, ka noteikti nāks vēl jauns filiāls. Tā kā jā. Bet vai tie nosaukumi vispār palīdz? Vairāk piesaistīt uzmanību. Kā lai to ņem? Tas vairāk tā kā brands sāk veidoties. Tāpēc kā kaut kādām aktivitātēm, es nezinu. Bet jums tā kā, katru gadu viņiem ir viens un tas pats nosaukums vai mainās? Pārsvarā, jā, viens un tas pats. Vienīgais, kas ir mainījies, bija Ograi. Ograi kādreiz bija bez panikas. Jā, es atceros tā. Bija nosaukums, un pagājuši gadu nomainīja uz ekstāzi. Tā kā jā. Okay, bet es pirms gada, piemēram, nezināju, ka vispār ir tādas jauniešu dienas. Tā kā, un tad tu man iedod bez panikas, nezinu, ekstāzi. Man nav nejausmas. Tā personīgi. Nē, jauniešu dienas viņas ir kopā ar pagastu pilsētas svētkiem parasti. Viņas nav tā atsevišķi. Vienīgais līdz pagājušajam gadam Ikšķilē bija atsevišķi. Šogad Ikšķilē arī bija kopā. Man liekas, tad arī vairāk tie cilvēki un iesaistās. Jā. Cilvēki vienkārši jauniešu dienu, es nezinu, tev jābūt kaut kādam ekstra, kaut kādam, es nezinu, tev jāpasauc, es nezinu, kaut kādu populāru olas, Bermudu divstūri, lai tu reāli dabūtu tos cilvēkus. Ja citādāk, nenāks viņi baigi daudz. Tā kā jā. Ko tagad jauniešu doma dara? Tā kā Ogres vai Madlienas? Labi. Tagad jau mēs plānojam pasākumu, ko mēs citu varam darīt. Tas tāds interesants jautājums. Bet reizēm ir tā, ka kā kur atbild. Varbūt jūs atpūšaties, jūs jau visu saplānojuši, jūs gatavs. Nē, mums tur ir daudz ko darīt. Mēs, man liekas, arī esam tie, kas vairāk uz pēdējo brīdi. Tā kā mēs sākām laicīgi, bet man liekas, tie visi tie galvenie darbi būs tikai nākamnedēļ kaut kad. Tas ir normāli. Jā. Bet ir ļoti liels darbs ieguldīts. Man liekas, vislielākais ir visos tajos sponsoros. Viņus tur atrast un priekšbalvām. Jā, sponsori tas ir interesants. Jo
ir tā, ka, ja tu raksti sponsoriem, lielākā daļa tev atšūs. Nu, jā. Tā ir. Tu būsi laimīgs, ja tev vismaz viens atbildēs reizēm. Tas ir skatoties, kā. Nu, jā, bet mums ir kā salīdzinoši noveicās. Mēs kaut kā pareizos atradām tieši. Jā, ir tā, ka ir reizes, kad paveicis, ir reizes, kad tie paši sponsori, kur tev sponsorējuši iepriekšējos gadus, viņi tev nākamajā gadā vienkārši ignorē. Jā, mums tieši tāpat tās ir. Ir interesanti tādā ziņā. Jā, un mūsu saruna lēnām iet uz beigām. Es saprotu, kāpēc es žēlējos. It kā es gulēju normāli. Labi. Laikam pārāk normāli. Okay. Pa ilgu. Jā, varbūt, jā. Labi, Nikola, varbūt pēdējā vārds par to, kā paraklamē Madlēnas jauniešu dienu klausītājiem. Vai prāts? Ieteiktu atbraukt. Būs interesanti, būs balvas un foršas aktivitātes. Gaidīsim jūs visus. Tā. Nezinu, ko tur vajag var pareklamēt. No cikiem līdz cikiem? No 10 līdz 4. Es negribu samalot. Man liekas, no 10 līdz 4 vai 5 kaut kas tāds. Tātad esiet jau Madlēnā 10, un tad, kad jūs sāksiet citu prom, tad zināsiet, ka jauniešu diena ir beigusies. Jā, piesakojiet mums Instagramā madlēnas.jaunieši, tur ir afišas, piesakieties uz izlošanās istabu, uz volejbolu, lūdzu, vēlams. Jā, un labi, domāju, ka mēs varam arī lēnām nopaļot. Jā, tā tad šodien ar jums bija kopā Arturs, Renārs un Madlēnas filiāles vadītāja Nikola. Un tātad ierakstam šo sarunu mēs Ogres jauniešu mājas podcastu studijā Jauni Jauni. Jeb, kā mēs tautā saucam? Rūķīšu būda. Māja, jā. Būda. Es sauc būdu. Es viņu sauc par Rūķīšu māju. Bet vienalga, mēs esam saistīti ar Rūķīšiem. Kāpēc? Gribat piesakties uz sarunām, sapratīsiet. Tieši tā. Tā kā jā, paldies visiem un tiekamies nākamā sarunā ar jau pavisam drīz ar Lielvārdas filiāles vadītāju Līgu. Un tiekamies arī Madlēnas dienā un jauniešu dienā. Tieši tā. Jūlijā. Tieši tā. Piefiksējam un dodamies. Labi. Čau! Atā! Čau, čau!